tev laikam pret Andoru nav tik daudz mačus sanāca spēlēt kā citiem komandas veidiem, bet varbūt tomēr var salīdzināt Gibraltāru, Andoru, statistiskā ziņā, kvalitātes ziņā tās komandas, kā pret viņām spēlēt un tam līdzīgi. Paldies. Pats jūtos labi, domāju, varēja arī pēc pirmās spēles redzēt, kad varēja visas 90 minūtes nospēlēt principā vienā līmenī, un otrais puslaiks pat bija labāks, tāpēc par to nevar sūdzēties, un pirmssezona bija tik gara, kad paspēju uzņemt formu, pazaudēt un atkal uzņemt, tāpēc tajā ziņā viss kārtībā, un ja salīdzina Andoru ar Gibraltāru, tad es domāju, ka Gibraltāra izlase vairāk ļauj spēlēt ar bumbu un nespēlē arī tik rupji un cieši kā Andoru, jo ar Andoru vispār nevarēja spēlēt futbolu. Tur visu laiku bija klāt un kaut kādas mazās viltības, netīrības, un es domāju, tā arī ir tā lielākā atšķirība. Jā, Lukas, man principā diezgan līdzīgs jautājums. Skatoties to spēli Gibraltārā, kas bija kā lēns segums, mākslīgais pret mazu nāciju, parasti jau vienmēr ir tā, ka tur ir vairāk cīņa nekā futbols, kā tu arī pats teici. Nepārsteidz tas, ka tiešām tā spēle bija pietiekami atklāta, pārsteidzoši pat atklāta, un kā tu prognozē rītdien, kur būs lielāks laukums, kur būs dabīgais zāliens, un tā bumba noteikti varēs kustēties ātrāk? Jā, laukums varbūt pat nebija tā lielākā problēma, bet vējš bija izteikti uz vienu pusi, līdz ar to pirmais puslaiks bija tāds, kāds viņš bija, bet otrajā puslaikā jau mēs spēlējām pa vēju, un tad arī mums bija vieglāk. Un, es domāju, varēja arī redzēt to pārsvaru uzreiz, kad mēs pārņēmām to spēli. Un, žēl, ka neguvām vēl vārtus, tas, es domāju, būtu palīdzējis rītdienai, bet kopumā pārņēmām to spēli, un tad jau viss bija atkarīgs tikai no mums, un tas otrs jautājums bija par ko? Vai nepārsteidz tas, ka viņi piedāvāja tādu pietiekami atklātu futbolu, ka nebija tāda mūžīgā divcīņa visu laiku katrā solī? Jā, tagad jau es domāju, ka visi valsts māk spēlēt futbolu, līdz ar to skaidrs, ka viņiem būs kādi labāki spēlētāji, kas mēģinās uzņemties to spēli, un tie malējie pusargi arī viņiem bija labi, kas gāja 1-1, un tas arī radīja tās bīstamās epizodes viņiem, bet jānosedz viņu, un tad es domāju, ka tā arī būs viņiem problēma, jo domāju, ka viņi nemāk baigi daudzveidīgi spēlēt, un līdz ar to viņi mēģina individuāli apspēlēt un dabūt tos momentus. Un vēl viens jautājums tev, vai Iļi, tu gribi iztulkot? Jā, es gribēju iztulkot, kamēr es vēl pagūšu. Paulo Nikolato vadībā esam pieraduši redzēt to jauno rokrakstu. Vairāk spēlējam ar bumbu, vairāk mēģinām paši izveidot kaut ko, nevis vienkārši tālās piespēles. Bet Gibraltārā gan mēs diezgan bieži pamēģinājām arī tādas veco stilu, kad tālās piespēles tas bija vairāk tā vēja dēļ, vai tomēr tā ir tā lieta, uz ko mēs varam pārspēt, ņemot vērā mūsu fiziski spējīgos uzbrucējus, Gutkovskis, Uldričs, arī Darjo. Es domāju, ka tas bija vairāk saistīts ar to, ka vidū bija daudz cilvēku, un viņi bija ļoti kompakti, un līdz ar to vajadzēja pamainīt to veidu, kā mēs varam spēlēt, un lai nav tikai caur zemi, un tad viņi vienkārši koncentrētos uz to. Līdz ar to tad mēs parādījām, ka mums ir dažādas iespējas, kā mēs varam spēlēt, un sarežģīt viņiem dzīvi, un tad jau, kad viņi atvērās bišķiņ plašāk, tad arī mēs varējām caur vidu kaut ko izspēlēt. Un tas arī bija galvenais iemesls, nevis vējš vai laukums. Mēs vairāk uz sevi koncentrējāmies. So the question was that Edmund, tad pabeigsim laikam ar to, jo mums vēl pirmsspēles intervijas ar televīzijā būs. Vēlējos vaicāt trenerim, bet izdomāju, ka interesantāk būs adresēt Lukasam jautājumu par rītdienas spēli, neatklājot kārtas, vienkārši arī to, varbūt vairāk to mentālo, bet arī futbolu pusi. Skaidrs, ka Gibraltāram tas bīstamākais ierocis ir ātrie tranzīšana, ātrās pārējas, pretuzbrukumi, bet te pašā laikā mums ir pārsvars 2 spēļu summā, un tomēr mēs mājās nevaram spēlēt, pēc rezultāta ir jāspēlē uzbrukumā, jādominē un jāmēģina uzvarēt arī otrā spēle. Kā ir pussargam, kā ir vispār to spēli nepazaudēt, neiekrist šajos pārējās, šajos tranzīšanos, lai viņi mūs nesodītu līdzīgi, kā tas notika ar Andoru pie rezultāta 0-0. No pussarga viedokļa. Es domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties uz to, ka mēs jau esam 1-0 vadībā un spēlēt tā, kā mēs būtu 0-1, lai tās domas būtu tikai par uzvaru, jo jebkurā gadījumā mums vajag uzvarēt,
lai parādītu, ka mēs esam piederīgi tai C līgai, un tas arī pašiem pārliecībai būs labi uzvarēt. Un, es domāju, nav domas par kaut kādu noturēšanu, rezultātu vai kaut ko tādu. Ir vienkārši jāiet ārā un jāuzvar un jāizbauda tā spēle. Jau var mazo sodiņu uztaisīt, lai apturētu to pretuzbrukumu uzreiz. Un, cik tad labi arī tas, ka var tās zeltainās kartiņas tagad taisīt un nevienam nebūs jāizlaiž nākamā spēle. Un, tas arī ir tas bonus. Un es domāju, ka mums arī ir jākontrolē tā spēle pašiem. Un, tad arī nevajadzētu būt problēmām.